Esam atgriežušies Latvijas čempionātā Salaspilī. Kā jau iepriekš minēju, ceturtdaļfināla spēlē sieviešu grupā tiekas Valmiera Women pret Ultimate Decision. Valmieras komandas sastāvs Dace Ločmele, Kristīna Višņevska, Helēna Dreimane, Undīna Vektere, Evija Ārste, Krista Mierkalna, Elīna Krūkle, Baiba Lutere, Dārta Smilga un Alisa Razminoviča. Savukārt komandas Ultimate Decision sastāvs Dana Skadiņa, Silva Abeltiņa, Marta Ločmele, Santa Kazaka, Kristīna Dūdiņa, Linda Balalaiko. Redzam, ļoti īsā sastāvā ieradušās rīdznieces Ultimate Decision. Lai gan tikai pārdesmit kilometri no Rīgas ir Salaspils, tomēr ar ļoti īsu soliņu šodien viņas spēlēs. Savukārt valmierietes mērojušas tālāku gabalu un ieradušās 9 spēlētāju sastāvā. Un skatīsimies, vai tā būs atslēga, kas ļaus Valmierai uzvarēt. Aizvadītajās frisbee līgas spēlēs Ultimate Decision nav izdevies gūt nevienu uzvaru. Tad 3 apļos, spēlējot ar visām komandām, piedzīvoti tikai zaudējumi. Savukārt Valmieras komanda ļoti labu sniegumu rādījusi, spēlējot pret top komandām. Pēdējā sabraukumā izdevās uzvarēt frisbee līgas uzvarētāju un nepārprotamu līderi Salaspils FK komandu. Tāpat sezonas laikā izdevies uzvarēt arī līgas 2. vietas ieguvēju Momentu. Skatīsimies. Varētu pat teikt tā, ka Valmiera visdrīzākais uztver šo spēli kā formalitāti, kā tādu ķeksīti pirms rītdienas pusfināliem. Bet Ultimate Decision tāda ir iespēja šo varbūt Valmieras iespējamo atslābumu izmantot un vismaz spēles sākumā gūt vairākus punktus. Rītdienas sieviešu grupā tiks aizvadītas pusfināla spēles. Pirmajā pusfināla spēlē tiksies Salaspils FK pret šīs spēles uzvarētāju. Savukārt otrajā spēlē tiksies Moments no Ogres pret KCN Rīgas spēlētājām. Ločmele uz līnijas ar disku, Dūdiņa tuvu zonai. Meklēja savas komandas biedrenes. Balalaiko pretējā stūrī un izdodas viņai tvērt piespēli. Evija Ārste jau bija ļoti tuvu. Centās arī nospēlēt aizsardzībā uz šo disku. Bet tā kā Dūdiņai bija izdevies salauzt pusi, tad Ārstei bija maz izredzes aizsniegties līdz šim diskam. Tad veids spēlētāju maiņas Valmiera. Savukārt Ultimate Decision pietaupa savas maiņas un mainīsies droši vien tikai pie nepieciešamības. Mierkalne ar disku centrā. Dacei Ločmelei. Razminoviča ar disku uz līnijas. Pa līniju spēlē Razminoviča spēja nomainīt pusi, Lutere ar disku. Cieši pie savas zonas spēlē Valmieras komanda. Atkal uz līniju Razminovičai. Razminoviča salauž pusi, dabū laukuma centrā disku. Mierkalne laustā piespēle zonā Ločmelei. Un izdodas atklāt. Tātad ne tikai atklāt, bet arī izlīdzināt rezultātu Valmieras komandai. Ļoti ātri nospēlēja, ļoti efektīvi nospēlēja Mierkalne, saņemot šo lausto piespēli, lausto svingu. Uzreiz pagriezās pret uzbrukumu zonu un ieraudzīja pa to skrienam savu komandas biedreni Ločmeli un negaidot, nevilcinoties, kamēr pieskries aizsargs, izdarīja asu bleida piespēli pa lausto pusi. Skadiņa ar disku. Izdodas Dreimanai izsis šo disku. Iespējams, ka gribēja spēlēt Ultimate Decision kādu izspēli, nolasīt to Dreimane. Dreimane tagad arī zonā. Neizdodas viņai aizsniegties līdz piespēlei. Nāksies atkal spēlēt aizsardzībā.
Varētu teikt, meitenes piešauja roku. Gan jau uz spēles beigām redzēsim ļoti precīzas un kvalitatīvas piespēles. Dūdiņa ar disku, maina laukuma pusi, Balaiko. Balaiko pa līniju Kazakai. Kazaka meklē zonā, nav neviens spēlētājs, Dūdiņa ar disku. Vairāks spēlētājs zonas tūmā. Laustā piespēle uz zonu. Balaiko tver disku. Ļoti neilgi pēc diska noķeršanas pieliek arī kāju uz līnijas, bet noķerot disku, pirmā kāja bija iekšā zonā, un tā tad piespēles skaits noķert zonā. Nedaudz pieskarsimies rītdienas spēļu grafikam. Rītdienas spēles sāksies 10. un jau no pašas pirmās spēles būs iespējams vērot tiešraides. Pirmās tiks aizvadītas pusfināla spēles sieviešu grupā. Par pāriem jau minēju. Tā ir tālā piespēle Ārstas izpildījumā. Neizdodas Smilgai to tvert. Varbūt arī nedaudz sarežģīta piespēle ar lielu liekumu. Sākumā Smilga lasīja, ka piespēle varētu iet taisni. Beigās tā krietni noliecās, un tā tad jau bija daudz grūtāk to tvert. Dūdiņa ar disku. Svingo Skadiņai. Skadiņa pa līniju Dūdiņai. Tad ir redzam daudz izskrējienu, iet tieši pa līniju, pa atvērto pusi. Tad mazs laukums, kurā spēlēt, Skadiņa laustā piespēle zonā. Un izskatījās, ka epizode jau ir beigusies, ka Ultimate Decision varētu būt gūšas 3. punktu, bet no rokām disks izkrīt Ābeltiņai. Varbūt neliels stress spēlētājai pirmā sezona, pirmās frisbee čempionāta spēles. Dreimane ar disku pie līnijas. Meklē Razmanoviču, nosvingots uz centru Razmanovičai. Razmanovičs priekš Ārstei. Un viena pati uz zonu skrien Dreimane. Viņa nedaudz nobloķēja pašas spēlētāja. Dreimane sabremzējas. Un neaizskrien līdz galam. Šo te sabremzēšanos nemanīja Ārste. Un atdeva tālo piespēli, kura tika aizmesta bez adresāta. Dūdiņa ar disku, Paučo Ločmele. Cīnās Ločmele līdz galam un izsit disku. Ārste mēt Skūberu piespēli, Razmanovičai zonā izdodas noķert to. Ārste izmanto savas auguma priekšrocības ar plašu vērienu aizsniedzas garām aizsargam un izmantot Skūberu piespēli. Būtībā salauž visu Ultimate Decision aizsardzību. Rezultāts izlīdzināts 2-2. Kā jau minēju, iespējams, ka Valmiera varētu nebūt novērtējusi Ultimate Decision komandu. Un Ultimate Decision to izmanto un tā tad atradās vadībā. Tagad rezultāts neizšķirts, bet uzbrukums Ultimate Decision. Skadiņa ar disku, Ločmele ar disku. Mētiens nolūst. Tautas valodā runājot, vienkārši nolūst, neaizlido līdz galam. Būtībā jau pusceļā saskaroties ar zemi. Mierkalni ievadīs disku spēlē Valmieras komandai. Redzam, saspēlē ar viņu spēlēs Razmanoviča. Un 3 spēlētājs horizontālā līnijā, kā skrējējs. Vektere ar disku māna uz priekšu, atmet Razmanovičai. Lutere pie līnijas. Meklē, Mierkalni prasa disku laukuma centrā. Lutere atdod Vekterei pa līniju. Vektere pa līniju, metiens uz laukuma vidu. Pretējā malā Mierkalni savāc piespēli. Lutere laukuma centrā, laustā piespēle Hammers. Un Smilga tvēr 3. punktu priekš. 3. punktu Valmieras komandai. Valmierai ir izdevies salauzt spēli, izvirzīties vadībā. Iespējams, ka atrodoties malā, meitenes arī pārunā to, ka spēle ir iesākta pārāk atslābuši, pārāk miegaini un vajadzētu saņemties
un aizvadīt šo spēli daudz pārliecinošāk. Ultimate Decision gatavs saņemt pārmetienu. Dūdiņa Skādiņu saspēlē. Skādiņa izvirza tālu prom. Ballaiko uz lausto pusi saņem piespēli. Kazaka laukuma centrā. Nosvingo Dūdiņai. Grūti ķer šo piespēli Dūdiņai. Dūdiņa atkal lauž pusi. Ballaiko nu jau grūtāk tvērt. Skādiņa ar disku pie brīka atzīmes. Dūdiņa turpatās. Laustā piespēle no Dūdiņas izpildījumā. Ločmele ķer disku zonā. Tad redzam, vairākas reizes Dūdiņai ir izdevies salauzt Valmieras aizsardzību, izmetot piespēli uz to pusi, kur viņas aizsargs viņai to neļauj izdarīt. Tātad Ultimate Decision izlīdzina rezultātu 3-3. Un var redzēt, jau neliels nogurums parādas sarkanā tērpto spēlētāju sejās. Ārste ar disku uz līnijas. Tālā piespēle uzreiz negaidot Dreimanes zonā. Lēna karājošās piespēle. Vai izdevās Dreimanei nofiksēt laukumā? Skatāmies. Bija priekšā spēlētāji, bija grūti saskatīt. Izskatās, ka Ultimate Decision apgalvo, ka ir bijis outs. Un Valmiera arī neiebilst, jo nav tādu redzējuši šo situāciju. Un uzticas, ka komandas spēlē godīgi, ar augstu spēles garu, un tāpēc arī uzticās šim te lēmumam. Pa līniju Ballaiko, puslaukumā ļoti neizdevusies piespēle, nospēlē Višņevska un Lutere piebeidz šo te aizsardzību. Bet Ballaiko piespēle neizdevusies, un tāpēc arī viegli bija nospēlēt Valmieras aizsardzībai. Ārste ar disku uz līnijas. Redzam, Valmiera izvēlas nostāties vertikālā līnijā, tad laukuma garumā. Dreimane ar disku laustā piespēle zonā Razminovičai. Un atkal vidus spēlētāja, izskrējēja. Atdot piespēle zonā saspēles spēlētājai. Tiek varbūt meklēti kaut kādi jauni risinājumi, jaunas iespējas, jo rītdien būs jātiekas jau, kā minēju, ar regulārās sezonas uzvarētājām Salaspils FK. Tieši pēdējā posmā, tieši pēdējā Frisbee līgas posmā, 2 nedēļas iepriekš, Valmierai spēlējot ar Salaspils FK, izdevās kā vienīgajai komandai šajā sezonā uzvarēt Salaspilietes. Bet šobrīd vēl jāpārkāpj arī Ultimate Decision. Te Mierkalne pārtver disku. Piespēle uz malu Ločmelei. Ločmelei sāktā puse atvērta, māna viņa tur. Neizmāna, bet Dreimane izmanto šo te situāciju. Izmanto to, ka Ločmelei nav nosakta saktā puse. Attiecīgi arī Dreimanes aizsargam vajag pārvietoties, vajag mēģināt piesekt šo te savas komandas biedrinas kļūdu. Un nākas atdot atvērto pusi, kur Dreimane ar visu mājkustību atbrīvojas un saņem disku zonā. Ļoti būtiska ir komandas darbība tieši starp metēja aizsargu un skrējēja aizsargu, jo frisbijā būtībā nosegt visas puses, visas piespēles nav iespējams. Līdz ar to aizsardzība parasti izvēlas vienu pusi, uz kuru atļaus izdarīt piespēles, un otru pusi, uz kuru šīs piespēles izdarīt neļaus. Attiecīgi skrējēju spēlētāji pozicionējas tā, lai neļautu saņemt tur, kur ir atļauts atdot. Ballaiko tikmēr pie zonas, dod piespēli. Atkal ļoti zema piespēle, neizdodas rīdzniecēm šajā spēlē spēlēt ar tehniski labi izpildītām piespēlēm, bet tas nav svarīgākais. Svarīgākais ir tas, ka ir gūts kārtējais punkts. Disks ir nonācis līdz zonai, un to ir izdevies arī noķert zonā. Rezultāts 5-4 Valmieras komandas labā. Ballaiko izdara pārmetienu. Ārsta kārtējo reizi būs tā, kas šo pārmetienu saņem. Māna uzreiz tālo piespēli. Smilga laukuma malā. Pa līniju Dreimanei. Dreimane ar disku uz līnijas. Razminoviča turpat priekšā uz līnijas. Meklē, jā, labi nosvingo uz atpakaļ.
ļoti kvalitatīvi spēlē. Razminoviča meklē partneris, nosvingo uz otru laukuma pusi, Vekteri ar disku. Razminoviča pie līnijas. Ļoti labi spēlē Ločmele. Marta Ločmele, Ultimate Decision spēlētāja. Nenoguļ savu aizsardzību. Izlaužas priekšā un spēja izsist disku. Tātad varbūt atgriežot nelielu intrigu spēlē, jo Ultimate Decision būs iespēja gūt 5. punktu. Bet tikmēr Balaiko paņem minūtes pārtraukumu, apzinoties to, cik svarīgi būtu šobrīd nospēlēt droši, nospēlēt kvalitatīvi un iemest 5. punktu. Tad atgriežamies pie rītdienas spēlēm. Kā jau minēju, rītdienas spēles sākas 10. un jau no pašas pirmās spēles būs iespējams spēles vērot tiešraidē. Tāpat laikā visi ir laipni aicināti uz Salaspils sporta namu, Smilšu ielā 1 Salaspilī. Ļoti mājīga vieta, ļoti mājīga zāle. Un spēlētāji, protams, vairāk būs priecīgi par to, ja viņu atbalstītāji atbalstīs viņus klātienē. Un, kā teikt, līdzīgi kā basketbolā, arī šeit var parādīties 6. spēlētājs, atbalstītāji, un it sevišķi droši vien to jutīs Salaspils komandas. Tātad par rītdienas grafiku runājot. 10:00 pirmā sieviešu pusfināla spēle, kurā tiekas šīs spēles uzvarētāja un Salaspils FK. Otrajā spēlē 10:45 KCN Rīga spēlēs ar Ogres Momentu. 11:30 sāksies vīriešu grupas pusfināli. Pirmajā pusfinālā tiekas 2 Salaspils komandas, 2 mājnieces. Salaspils juniori, kuriem teju tikko kā izdevās pārspēt Ventspilnieks Prabulisam Latviens. Juniori tātad spēlēs ar sava kluba pirmo komandu Salaspils VT. Abas komandas sezonas laikā trenējas kopā un viena otru ir ļoti labi iepazinušas. Abas arī uz dažādiem turnīriem braucot mainās ar spēlētājiem. Un tāda spēle varētu būt ļoti interesanta. Te redzējām Ultimate Decision pēc minūtes pārtraukuma atgriežas un piespēlē neprecīzi, raidot piespēli autā. Ločmelei tātad nācās ķert šo disku, kurš jau bija tik tālu ārpus laukuma, ka pat iezemēt to neizdevās stiebjoties. Razminovičs pie zonas stūra ar disku atrod zonā Smilgu. Ločmele, ja iepriekšējā epizodē, ja atceramies, pirms minūtes pārtraukuma, gandrīz identiska epizode, Smilga izrāvienā uz atvērto pusi, metiens zonā, Ločmelei izdodas apsteigt Smilgu, izsist šo te piespēli, izcīnīt uzbrukumu savai komandai. Tiek paņemts minūtes pārtraukums, atgriežoties no minūtes pārtraukuma, Balaiko dod neprecīzu piespēli pa līniju Ločmelei. Un tātad atkal deja vu, Smilga izrāvienā uz atvērto pusi pa zonu, bet šoreiz Ločmelei spēku nepietiek un nākas palaist Smilgu un saņemt šo te piespēli. Dūdiņi tikmēr ar disku, atkal Hammer piespēle pāri aizsarga rokām, bet veiksmīgi spēlē Dreimane. Mierkalne negaidot, dod piespēli zonā Dreimanei. Tātad nedaudz nogulēja šo te momentu, nedaudz pārdzīvoja par daudz. Ultimate Decision. Valmiera nekautrējās to izmantot un iemet piespēli zonā. Tātad Valmiera gūs savu 7. punktu, rezultāts 7-4. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka komandas dodas puslaika pārtraukumā. 2 minūtes, neliela atpūta, aizskrieniet pēc tējas, cepumiem, čipsiem un kolas un pēc pāris mirkļiem tiekamies. What we do here is go back.
Esam atgriežušies pēc puslaika pārtraukuma. Skatīsimies, ko komandām ir izdevies izrunāt. Vai Ultimate Decision būs atraduši spēku turpināt spēli arī otrajā puslaikā, vai šīs te pirmā puslaika Valmieras izrāviens izrādīsies kritisks. Valmiera atgriežoties no puslaika pārtraukuma, nesaprotas pieredzējušās komandas spēlētājs Krista Mierkalna un Dace Ločmele. Un iespēja uzbrukt Ultimate Decision. Disku spēlē ievadīs Linda Balalaiko. Kazaka, laba lausta piespēle uz laukumu vidu. Kazaka ar disku, skatās, kam atmest. Ločmelei uz priekšu atdod piespēli, izrāviens no Kazakas. Ļoti labi nospēlē šita spēlētāja. Atdod piespēli, negaidot, nevilcinoties raujas uz zonu. Nepaspēja pieskriet Valmieras aizsardzes. Un bez liela spiediena gūst punktu Ultimate Decision komandai. Rezultāts 7-5 vadībā Valmieras komanda. Līdz spēles laika beigām palikušas aptuveni 15 minūtes. Pietiekami daudz laika, lai Ultimate Decision parādītu kādus brīnumus, radītu intrigu šai spēlē. Cerēsim, ka tā arī notiks. Un te redzam, atkal nesaprotas Valmieras spēlētājs. Izmanto situāciju skadiņa, nolasa spēli, izsit disku. Balalaiko uzreiz gatava spēlēt, paceļ disku. Meklē zonā spēlētājs. Nav partneru, nākas laust. Un neizdodas zonā laukuma robežās fiksēt disku Ločmelei. Izskatās, ka nekādi konflikts nekāds nav bijis, nekāda kontakta nav bijis, sots nav bijis, vienkārši neizdevās Ločmelei fiksēt šo disku laukuma robežās. Ārste ar disku, māna uz tālo piespēli. Ločmelei ar disku. Lutere, laustā puse. Višņevska zonā lēts un izstiepjas pāri Kazakai, izcīnot Valmieras komandai 8. punktu. Tātad vērīgākie klausītāji jau ir pamanījuši, ka abu komandas sastāvos spēlē spēlētājs ar vienādiem uzvārdiem. Valmieras komandas rindās Dace Ločmele un Ultimate Decision komandas rindās Marta Ločmele. Cik man zināms, nekādas ratniecības starp šīm abām spēlētājām nav. Līdz ar to, teiksim, māsu derbijs, kas varētu radīt vēl papildus intrigu šī spēlē, šobrīd nenotiek. Dūdiņa ar disku, ilgi skrien klāts aizsargs. Tomēr Dūdiņa vai nesaprotas ar Kazaku vai kā, bet neizdod šo piespēli atdot precīzi. Otrais piegājiens un atrisinājums tieši tāds pats. Ļoti sasteigta spēle. Pirmajās piespēlēs kļūdas abām komandām. Izraujas Lutere. Balalaiko būtībā ļoti cieši spēlēja. Un Lutere fiziska spēlētāja viņai pie tik ciešas spēles, kad aizsardzība ir tik tuvu, izmānīt un uzlikt tos pirmos soļus efektīvāk, agresīvāk, ātrāk. Luterei nav nekādas problēmas, līdz ar to aizsardzībā jādomā. Varbūt jāsadz ar nelielu distancīti, tātad amortizējot šo te uzbrukumu spēlētāju, neļaujot viņiem ar pirmajiem soļiem tikt garām. Un nākamajā sezonā kaut kas, ko mācīties. Dūdiņa tikmēr met tālo piespēli, tā ir pustāla. Ļoti labi aizsniedz līdz diskam, augstu Krista Mierkalne. Tātad neizdevīgākā pozīcijā bija Ločmele. Viņai virs viņas disks lidoja augstāk, bet, kad bija pārlidojis pāri, Mierkalne izlec, aizstiepās un tvēr šo piespēli. Nosvingot Mierkalne uz otru laukuma pusi, ārste ar disku, ārste svingo atpakaļ Mierkalnei, izrāviens pa līniju. Ārste saņem pa līniju piespēli, laustā piespēli zonā, Balalaiko nolasa un izsit. Būtībā arī nedaudz neveiksmīga piespēle no ārstes puses. Droši vien bija domājusi dziļāk laukuma labajā malā šo piespēli dot. Tikmēr Balalaiko ar disku uz līnijas. Izskatās, Valmiera ir izvēlējusies samainīt aizsardzībā pusi, ļauj izdarīt otrās piespēles labročiem. Skadiņa met pāri visam laukumam, Vektere tikmēr
lasot šo te garo piespēli, nepadodas, spēlē līdz galam, spēja aizskriet līdz ābeltiņai un jau atrodoties kustībā, tātad daudz veiksmīgāka pozīcija viņai, atrodoties kustībā, viņa var nospēlēt efektīvā aizsardzībā. Ārsti atkal māna svingu, māna tālo piespēli, nosvingo uz centru Smilgai, Smilga tālāk uz malu Dreimanai, Dreimana ar disku meklē kā salauzt pusi, Mierkalna ar disku, nedaudz pasludinoties, tver šo te piespēli, ienāk atpakaļ laukumā. Ārsti ar disku, dod pa līniju. Mierkalna meklē, kur salauzt pusi, Vekterei grūti tvert, tomēr izcīna piespēli. Ārsti centrā, Ārsti uzreiz blade piespēle Smilgai zonā. Vairākas reizes esam redzējuši šādu te blade piespēli, šoreiz veiksmīgi, to izdodas arī tvert. Jāsaka, ka jau arī sieviešu frisbijā, spēlējot bez šādām te piespēlēm, cīnīties par augstām vietām nav iespējams. Ja pāris gadus atpakaļ vēl varējām redzēt, ka tikai vīriešu komandas izmanto šīs te blade piespēles, hammer piespēles, tad jau arī sieviešu komandas ir pārņēmuši šo te mākslu un sapratušas, ka ja ir vēlme uzvarēt, tad tā ir atslēga, tas ir pirmā atslēga, ar kuru var atslēgt uzvaras durvis. Skaidrs, ka arī aizsardzība pielāgojas, aizsardzība meklē risinājumus, kā novērst šos te draudus laustajā pusē. Un ir jādomā jauni veidi, kā uzvarēt. Kazaka uz līnijas. Meklē savas komandas biedrenes, svingo, breikā Balaiko ar otro reizi izdodas fiksēt disku. Tikmēr nosaktas visas Ultimate Decision izskrējējas, izraujas Kazaka. Kazaka ar disku, atkal redzam tātad visur priekšā Valmiera. Tiklīdz Ultimate Decision paskatās uz priekšu, tā priekšā ir Valmiera, tikai ar otro izskrējienu izdodas atbrīvoties un dabūt piespēli. Kazaka ar disku pavisam tuvu zonai, nav partneri, kam atdot, Dūdiņa. Izmanto aizsardzības apjukumu. Redzējām, Dreimana bija nepareizi pozicionāli nostājusies. Un Dūdiņai izdevās izrauties uz atvērto pusi un saņemt vieglu piespēli. Rezultāts 10-6. Valmieras komanda, saprotot, ka vajag nedaudz atvilkt telpu, paņem minūtes pārtraukumu. Un atgriežamies tātad atkal pie rītdienas spēlēm. Apstājos es pie divu Salaspils komandu derbija, kas ir pirmais vīriešu grupas pusfināls. Savukārt otrajā vīriešu grupas pusfinālā pulkstenis 12:15 savā starpā tiksies regulārās sezonas 4. vietas ieguvēja Ultimate Decision un atvainojos, tātad Ultimate Decision regulārajā sezonā 3. vieta un viņi tiksies ar regulārās sezonas 2. vietas ieguvējiem Flying Worms no Ventspils. Ja runā par regulāro sezonu, tad 1. aplī šo te komandu duelī pārāk bija Ultimate Decision. Savukārt 2. aplī tiekoties divas nedēļas iepriekš, uzvaru izdevās gūt Flying Worms. Un tūlīt pēc vīriešu pusfināla spēlēm notiks arī spēle par 5. vietu vīriešu grupā. Un tajā pulkstenis 1 spēlēs Soulfly UD un Probabilism Latviens no Ventspils. Varētu teikt, ka otrais vīriešu grupas pusfināls un spēle par 5. vietu Rīgas kluba un Ventspils kluba komandu dueļi. Varēsim vērot, kurš ir pārāks pusfinālā un kura no pilsētām ir pārāka arī spēlē par 5. vietu. Tikmēr ir atsākusies sieviešu grupas ceturtdaļfināla spēle starp Valmieru un Ultimate Decision. Efektīvi neapstājoties spēlē ābeltiņa. Un disks pie zonas līnijas jau Dūdiņas rokās. Dūdiņa meklē partnerus zonā. Svingo, lausta svingu piespēle Balaiko. Balaiko svingo atpakaļ Dūdiņai. Dūdiņa meklē atkal izskrējējus. Kazaka ar disku. Kazaka ar disku skatās uz zonu Dūdiņai. Nav iespējas atdot. Dūdiņa mēģina mānīt. Kazaka ļoti sarežģīta piespēle Balaiko. Izdodas viņai to tvert. Balaiko svingo uz centru. Atkal Dūdiņai. Dūdiņa skatās zonā. Laustā piespēle atkal Kazakai. Vai dos piespēle zonā? Balaiko mēģina tvert. Neizdodas. Labs izrāviens bija Ultimate Decision. Dziļi atvērtajā pusē, dziļi saktajā pusē bija Kazaka.
ļoti daudz laukums, kur spēlēt. To izmantoja gan Dūdiņa, gan Balalaiko, bet neizdevās Balalaiko disku fiksēt. Tikmēr uzbruk jau Valmiera, smilga ar disku uz līnijas, laustā piespēle zonā Ārstei un saskrienas spēlētājs, bet tātad šīs te abas spēlētājas, kā redzam, sabučojas. Senas komandas biedrenes vairākus gadus atpakaļ, abas spēlējušas Valmieras komandā. Šobrīd Ārste atgriezusies Valmieras komandā, savukārt Kazaka pievienojusies Rīgas komandai Ultimate Decision. Redzam, tātad neskatoties uz to, ka šī spēle izslēgs vienu no komandām no cīņas par vietām, spēlētājs tomēr ciena vienu otru un starp spēlētājiem draudzīgas labas attiecības, tad, kad punkts ir beidzies. Kamēr noris punkta izspēle, katra spēlē savā komandā un katra cīnas par uzvaru. Ločmila ar disku uz līnijas, meklē partnerus. Diezgan neprecīzi piespēle Dūdiņai. Dūdiņa varbūt arī nenokoncentrējās, neaizskrēja līdz galam. Bet, grūti būtu bijis tvert jebkurā gadījumā šo piespēli. Mierkalni ievadīs disku spēlē. Centrē Razminovičai, Razminoviča centrā. Meklē laustajā pusē, tomēr Vekteri atvērtajā pusē. Vekteri nosvingo uz lausto pusi Ločmilai, Ločmila tālāk Mierkalnei. Atletisks ķers spēlētāji šo disku. Vekteri atvērtajā pusē. Tālāk Dreimanei uz atvērto Dreimani bez aizsarga. Laustā piespēle Razminovičai. Skatīsimies. Redzējām ļoti, kā jau te fani var dzirdēt fonā ļoti daudz laika spēlētājai bija nokoncentrēties uz šīs piespēles ķeršanu, un bieži vien tas ir liels traucēklis. Paspēja izdomāt visu kaut ko šī laikā un nepaspēja vairs nokoncentrēties un noķert piespēli. Nolasa izskrējienu Ločmele, atgūst disku Valmierai, Razminovičai iespēja rehabilitēties, un to viņa arī izdara. Atdot piespēli Dreimanei zonā. Pretējā virzienā izskatās, ka šī komandas biedreņa saspēle ir efektīvāka. Razminoviča kā saspēles vadītāja, Dreimana kā izskrējēja un nevis otrādi. Tā 12-6 Valmiera vadībā. Līdz spēles laika beigām atlikušas nedaudz mazāk kā 4 minūtes Valmierai, lai nobeigtu šo spēli un dotos nelielā atpūtā pirms rītdienas pusfināla, atlicis gūt 1 punktu. Ja Ultimate Decision vēlas rītdien spēlēt pusfinālā, tā ir jāgūst 7 bezatbildes punkti. Tas ir ļoti daudz. Jā, varbūt, lai pat nebūtu jāsaka, ka nereāli. Skatīsimies Ultimate Decision. Iespējams, tagad cīnas nevis par pusfinālu, bet par to, lai uz labām emocijām noslēgtu šo sezonu. Tātad gūt pēc iespējas vairāk punktu un redzētu kādu progresu savā spēlē. Diezgan plaša piespēle Skadiņas izpildījumā. Diezgan karājošās piespēle izskatās, ka Ločmila apgalvo, ka ja nebūtu bijis šis nelielais kontakts starp spēlētājām, tad viņai tomēr būtu izdevies fiksēt disku. Dreimana tam nepiekrīt un pieprasa padot disku atpakaļ un spēlēt epizodu no jauna. Skadiņa ar disku, meklēs savas komandas biedrenes, nav iespējas atdot. Un ļoti labi nostrādā Valmieras aizsardzība kā komanda. Neizdodas nevienam atbrīvoties un Luterei izdodas izskaidīt 8 sekundes un nāks atdot disku Mierkalna zonā Dreimanei. Un Valmiera var svinēt uzvaru. Varbūt nedaudz grūtāka šī spēle izskatījās spēles sākumā, kad rezultāts gāja punkts punktā. Iespējams, arī spēka nepietika rīdzniecēm, jo spēlēts tiek tikai 6 spēlētāju sastāvā. Likumsakarīgi tātad spēles beigu rezultāts 13-6 ar 7 punktu pārsvaru. Valmierai izdevies uzvarēt. Un tagad tikai jāatkopjas, jāatjauno spēki, jo rītdien 10:00 jau pirmā spēle pret regulārās sezonas uzvarētājām Salaspils FK. Kā jau minēju, valmierietēm vienīgajām šajā sezonā ir pozitīva pieredze spēlēs ar Salaspils komandu.
Tieši pēdējā sabraukumā Valmierietēm izdevās Salaspilētes uzvarēt. Jāmin gan, ka Salaspilētes spēlēja bez vairākām vadošajām spēlētājām. Līdz ar to varbūt kā lielu triecienu Salaspilētes šo zaudējumu neuztver. Bet tas bija tas minimums noteikti, kas Valmierai bija vajadzīgs, lai jau rītdienas pusfinālā dotos iekšā ar lielāku pārliecību un būtībā ar mērķi gāzt čempiones. Jo Salaspils FK šā brīža Latvijas čempiones sieviešu grupā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Dienas pirmajā pusē ar jums kopā bija Irbe Tene. Pēdējās spēles komentēja Mārtiņš Taurenis. Gaidīsim jūs visus Salaspils sporta namā rītdien 10:00. Vai arī, ja jums nav iespēja ierasties, tad būs iespēja vērot šīs spēles tiešraidē. Sekojiet līdzi informācijai mūsu Twitter kontā, Facebook lapā un mājaslapā. Visu labu, atpūtieties, gatavojieties spēlēm rītdienā!